C klase no Liepājas draudzīgā aicinājuma vidusskolas un gribam piedalīties projektā Draudzīgākā klase kopā būt, jo mēs gribam būt vēl draudzīgāki. Mēs esam tiešraidnieku skolas, kur ir notikusi katastrofa. Sekas ir neiedomājamas, un tas ir viss tikai no mājas darbu dēļ. Kristap, vai tu esi dzirdējis par šodienas grēkām? Vai tu iedomājies, ka tā varēja notikt? Murks kaut kāds, rūpes sakot. Sofija solīja prezentāciju, bet atnes tikai vienu bilžu slaidu. Tas ir reāli, nereāli. Sofija, kā tu jūties pēc šī notikuma? Man bija ļoti slikti, es biju nobijusies. Es nezināju, kā visu var tik tālu aiziet. Šausmas. Krist, ja tu būtu šodienas grēkos, ko tu darītu citādāk? Neko es nedarītu citādāk. Es gulētu. Mūsu pētījumi rāda, ka, ja skolēni regulāri nepilda mājasdarbus, viņu atzīmes sāk krist. Un, ja skolēns pilnībā nedara mājasdarbus, tad viņa atzīmes pilnībā sabrūk. Kas notiks tālāk? Neviens nezina. Taču viena lieta ir skaidra. Nekad neatliec savus mājasdarbus. No skolas ziņām atpakaļ studijā.